Super svētdiena Latvijas futbola virslīgā, 5 spēles vienlaicīgi. FS Jelgava pret Valmiera FC, valmierieši cīņā par Eirokausiem. Atbildīgs mačs, kurā obligāti ir jāuzvar. Futbolisti ir devušies laukumā, nostājušies un mums atliek 2-3 minūtes līdz spēles. Galvenais klubs. Tiestušu brigāda Andris Streimanis kā galvenais tikko tiesais maču Grieķijā, Olimpiakos pret West Ham United, Eiropas līgas grupu turnīrs. Haralds Gudermanis, Aleksejs Pasēnikovs viņam palīdzēs kā asistenti. Palīdz un spēlē jau kā mālējs pusargs. Valmieriešiem centrējums soda laukumā, pirmais sitiens vārtu virzienā, vārtu mērķi. Un, protams, arī tas pats Osuagvu, atcerēsimies viņa golu pēc Turstiena pret Rīgas konto stadionā centrējums. Jelgavai ir pirmā pusi iespēja. Nakamura! Tur pavisam bīstami arī grūda mugurā Deklava. Jelgavas pamatsastāvā, kuram šozon nav rezultatīvitātes punktu, un viņš tā kā Helovīnas poks lidina. Aiziet, jā, kreiso kāju piespēlē, Maslovs cīņa, soda laukumā ir iespēja Glaudānām. 2 kritieni soda laukumā ir pendele uz Valmieras vārtiem. Pamatīgs trieciens pa Valmieras cerībām iekļūt Eirokausos. Šobrīd var plaukšķināt plaukstas Liepājas līdztei. Gatavojas 11 metru sodastienam, bet var noteikti pārbaudīs, vai kritieni bija pamatoti. Domāju, ka jā, atkal Alijons Dojs, pēc tam arī slieda, bet un šobrīd Jelgava var izvirzīties vadībā. Vadims Maščenko pret Olsesu. Un Olses atvaira. Un kā reaģēja Osuagvu? Osuagvu pacēla rokas gaisā triumfāli. Kļūst par zelta puisēnu izšķirošā brīdī. Nepārāk veiksmīgi Maščenko pārpakšu sitne pašā stūrī. Olses sitienu izglābi. Pirmais jau atsistais 11 metrnieks Olsesam, arī neslikta statistika kopumā. Venecuēlietim tomēr atmiņā ir arī vairākas atmiņā paliekošas kļūdas. Piespēles sodā, ko dod Gaušu! Leo Gaušu lūgt piespēli no flanga gariem uzbrucējiem. Viņš bumbu apstrādā un triec to vārtu tīkliņā. Valmiera varēja dabūt 0-1, bet tagad ir vadībā viesi no Vidzemēs. Deklavu viņš apspēlē un piemāna. Kurš piespēlēja? Šeit kā Gustavu piespēlēja malas centra pussargs. Kermanī pret Salaspilī, pret kā Supernovu komandu iesitē. Sodlaukumā atkal Gaušu, viņa sitiens. Šārs Leņģis arī pretstībā bija brazīlietis, spēlēja ar roku, bet man arī tāpat šķita. Nospēlē šo situāciju un jau maina flangu. Cīņa sodlaukumā tagad arī diezgan interesanti, kur cieši Valmiers. Šķiet, ka tas bija sodlaukumā sadurs. Jā, manis pieminētais Fals ļoti fiziski arī šeit nospēlē, pierāda un apstiprina tos vārdus, ko sacīja par viņu. Un, ja tas notika soda laukumā, tur jāskatās, jo principā tas bija soda laukumā un Fals ielidoja Valmierā. Jā, ielidoja Valmierā Fals, tāds arī labs kalambūrs un jautājums, kā traktē šo situāciju. Ļauj spēlēt Andris Streimanis. Bet jā, tāda situācija uz robežas un Falam. Pirmkārt Jelgavai šogad pirmā sezona. Sitiens no distances Olses glāb pēc Osuagvu mēģinājuma. Jelgavas, es pat gribētu teikt, ne tikai uzbrucējs, bet arī spēlētājs. Un Olses, nigērietis pret Venecuēlietis pārāks, bet par Jelgavu turpinot šo domu. Un Jelgavniekiem kārtējā standarta situācija, ļoti daudz standartu. Jelgavai uzbrukumā netik daudz iespēju no spēles. Falters Pūrs sitiens bloķē. Bet skatāmies, šeit vispirms piespēle, kurā Pūrs cīnās ar Olsesu. Olses dodas pretī un ar roku atvaira šo sitienu, lai gan viņam aiz muguras bija kādi 5 komandas biedri. Kur bija 2 neizšķirts arī visai pārliecinoši bija šim vārdsargam, bet tagad sitiens un kārtējais mēģinājums. Nogriezni visās 5 spēlēs. Osuagvu tagad jau sodlaukumā. Viktors Osuagvu atkal sāsana. Teica viņš slieda. Savā priekšpēdējā spēlē Jelgavas sastāvā jāsaka, pēc tam atgriezīsies Čehijā. Viņš pārkāpums un tagad jau netik teicami no spēlē Niks slieda, jo pārkāpuma noteikums viņš blakus savam sodlaukumam. Pirmā puslaikā gana daudz bija iespējas piespēlēt. Ļoti labi izklupienā Pēlāns atņem bumbu un pret viņu uzreiz pārkāp. Nepārāk tehniski, nepārāk ērtī nigērietiem. Un te savu kartu, dzeltenā kartīte. Vai Alijons un Dojs tuvojas 4. sarkanai kartītei? Tāds jautājums. Skatīsimies atkārtojumā. Jā, Elkoni palaida, arī jāņem vērā gabarīti. Jā, tīrā dzeltenā kartīte. Bet apzināts sitiens tas nebija, līdz ar ko piekrītu, ka dzeltenā nevis sarkanā. Deklavam tagad. Deklavs ir atpakaļ laukumā un Jelgava dodas uzbrukumā. Piespēles soda laukumā un uz tuvo stabu tur Olses izgainē precīzi. Diops joprojām nav ticis līdz Jelgavas soda laukumam, lai gan šis uzbrukums ir ielicis. Kermanī ieložas soda laukumā, te var gūt otros vārtus Valmiera. Kermanī par ilgu nāk šis lēmums. Zināšu, ka Diops praktiski uzbrukumā nespēlē šī puslaika sākumā. Jā, domā Frāš un šeit jau bija tas brīdis, kad vajadzēja izšķirties. Bez bumbas strādā tiešām noslēdz visas zonas. Un tas prasa spēkus. Esam ieraduši redzēt Diopu vētreinos skrējienos un šajā puslaikā
Redzēsim, vai arī otrajā tā daļā virziens Birka ar labo kāju. Šoreiz precīzi, ļoti labi atrod Gaušu, Stūriņš savā priekšā atvēr. Ir iespēja tikt līdz sitienam. Birka liek uz ērtās kreisās, piespēlē vai apsteigs Stūriņu, maz pietrūkst Dojam. Stūriņš šodien ļoti daudz kustās vārtos, iziet pretī, kad tas ir nepieciešams. Bet tagad Stūrstiens, kas Jelgava komandai, tā viss ir vēsture, lirika, bet momenti notiek šeit un tagad Maslovas sitiens no distances, un šeit ļoti sarežģīti bija Olsasam saskatīt, kur tā bumba ir. Daudz apsteidz Gaušu gan pasīvi spēlē arī šajā epizodē pārmet partneriem, bet ir čudars pārkāp notiekumus un dzeltā kartīte. Pirmajā puslaikā tikai Doja bija, pareizi atceros, brīdinājums. Birka, nē, Balodis tas bija, Balodis apsteidz Osuagu, jā, daudz jācīnās pret Osuagu abiem aizsargiem, šeit Dojas 1-1, apspēlē Stūriņu, sitiens nosaleģa garām, no bumba lido pat autā, bet Lions Dojas, tā jau labi visu izdarīja, Gaušu piespēlēja Dojam, apspēlē viņš vārdsargu, jā, asas leņķis un neizdodas trāpīt, it kā ar to labo kāju, bet, situācija nebija tā vienkāršākā. Redzam, mēģinājums. Kurš ticēja, ka Dojas trāpīs? Es domāju, ka retais šajā situācijā. Gustavu pamet laukumu un viņa vietā iesaistās Kristers Alekseičiks. Pirmā spēle oficiālā viņam virslīgā 358 dienu laikā. Pēdējā spēle līdz šodienai virslīgā bija FK Tukums 2000 telmas sastāvā. Neizpratnes no valmieriešu līdzstējiem, kuri arī šeit ir atbraukuši, puslaika pārtraukuma aizgāja līdz centrālajam laukumam šī stadiona otrajai pusē. Redzēja valmieriešus. Andris Trīmans pārkāpumu nesaskaties, sitiens Maščenko no distances. Olsas vēlreiz ļoti stabili nospēlē. Arī nav tuvākos plānos uzskaidrs. Un te ir sitiens ļoti labas pozīcijas vārtu tuvajā stūrī, bet garām vārtiem Lions un Dojas atkal. Vērtīga epizoda, uzliek labi korpusu, palūkoja divi pretinieki, Pūrs Veikerīgars, nelaiša augumā ražanais Kristers un netiek klāt. Spītīgi pieturas pie šīs stratēģijas Valmiera, kā šoreiz labāk pārliknīs. Gaušu un Dojam, ja no spēles nepiespēlē brazīlietis Senegālietim, tad tagad pēc standarta tas izdodas, perfekti nostrādā kombinācija Jelgavas. Pusotras metras, divi bija Dojas, triec bumba pret vārtu pārlikni, droši vien arī varbūtība gūt vārtus šeit bija virs 50%. Dodas iekšā sodu laukumā Jelgavnieki, Nakamura, jāpiespēlē vārdu priekšā, Bečers ir, bet līdz viņam bumba netiek, atcitās Valmiera, bet nepārliecinoši Maslovas sitiens un atvaira Olsēs. Lūk, šī ir Jelgavnieka iespēja. Izdevās kaut kādu spēku ielikt un Olsas vēlreiz glābi. Birka labi nospēlē, Kermanī šeit tad brīnumus rada, netrāpa pa bumbu, nogāžas uz pēcpuses, uz zālā, izslēdzas no spēles un tas ļāva, lūk, šeit redzam ļoti labi šo atkārtojumu Maslovam no vietas izdarīt sitienu pašā vārtu stūrī. Divi Kreļi, Fals un Birka. Tāda situācija, domāju, ļoti reta situācija, kad neatrodas cilvēks ar labo kāju un divi Kreļi un vienu no viņiem izmanto. Ja Liepājai jāizvēlas neizšķirtu izraudu Daugavpilī vai Jelgavas, ieskatīties Andris Treimans, vai Jelgavas izrautu neizšķirtu, tad Liepāja izvēlētos Jelgavas neizšķirtu un skatīsimies, ko šeit atraduši var tiesiši. Pārkāpums sodlaukumā un tagad ar roku, spēle ar roku, piespēlē pats sev Fals un te var arī palikt tie 1000, par kuriem tu minēji vēl. Jautājums vai iekšā sodlaukumā, jo kustībā... Ir iekšā, domāju, ka ir iekšā un kustībā ar roku, Fals nospēlē ar roku soda laukumā un būs vēl 11 metru sods. Visticamāk, Jelgavai un Valmiera var sabrukt. Jā, Rāda šeit mēģina pierādīt Andrim Treimanim, ka spēlēts ar plecu. Skatīsimies, ko nolems Andris Treimanis. Ļoti svarīgs lēmums. Manuprāt, visu ideāli redz galvenais tiesesis. Te nav nekādu iespēju viņam kļūdīties. Jā, Korobenko cenšas vēl ietekmēt Andri Treimani pie ekrāna, bet mēs šeit visu redzam. Tagad viņam jācenšās ietekmēt Maščenko, varbūt viņš atkal sitīs savus tautietis. Varbūt plecs, klausies, tā arī tāda situācija, kustina gan plecu, gan ir šī kustība ar roku neapšaubāmi, bet kur trāpa, kurā ķermeņa daļā, vai plecs, vai tomēr traktēs kā roku. Vai tomēr ir jautājums par soda laukumu, tas, ko tu mini. Tas ir soda laukums, turpat nav uz līnijas, tas ir soda laukuma iekšienē. Ja nevar pateikt acīm redzami, ka tā ir roka, ka tā ir spēlē ar roku iekšā soda laukumā, tad lēmumu Andris Treimanis nemainīs. Bet ko viņš tagad lēmj?
Nav. Nu, es atļaušu. Būtu interesanti. Es mēģināšu noķert Andru Treimani pie rokas pēc spēles. 11 spēles tikai kā galvenajam tiesnesim. Te var saprast to līmeņa atšķirību, kāpēc pasauca un kāpēc tomēr lēmums netika mainīts. Šeit pārkāpums cīņā par bumbu, un tā ir otrā dzeltenā kartīte Čudaram. Viņam sezona ir beigusies un spēle arī ir beigusies. 2 dzeltenās kartītes īsā laika posmā otrajā puslaikā. Jelgava neiesita. Vēl viena pendeli tomēr nepiešķira pēc dziļām pārdomām Andris Treimanis. Nu, vai varbūt kompensācijas laikā izdosies tos vārtiņus tomēr atrast. Daugavpilī viss ir beidzies Liepājai, un Liepāja tagad vienīgi cer uz jelgavnieku palīdzību. Un ir standarts. Tā var atnākt, jo dzeltenā kartīte sarkanā. Otrā dzeltenā kartīte Nikam Sliedam 9 vīru sastāvā paliek Valmiera šodienas mačā. Uz ceļiem nostājas Fals, lūdzoties tiesasim mainīt lēmumu, neapbižo mūs, lūdzu, mēs cīnāmies par Eirokausiem, tu mūs nogalini, bet ir Slieda ļoti svarīgs elements Valmieras aizsardzībā, potenciāli pret Rīga dodoties pēc čempionu titula. Būs pamats sastāvā, bet tagad Mašenko sīt un garām vārtiem Ukrainas, bet Skarbu un Bolses un būs arī stūras etiens. Starp citu atkārtojumā redzot Sliedas otro dzeltenu, es pat teikšu, ka diezgan šķidra, jo Slieda ir garāks un tur sanāca roku uzlikt pretniekam virsū, bet nekas sas nebija. Bez vārdsarga spēlē Jelgava Stūriņš izmisīgi cīnās jau kā uzbrucējs. Glaudāns, izsit Fals, vai būs tālsitiens? No Osuagu atkāpies tālu, Osuagu sāk vadīties, tā ir kļūda. Kārlis Olses jau 8. kompensācijas laika minūte ir sāksies, visas spēles ir galā. Un vienkārši šautā izsit tālu uz priekšu, un līdz ar to Valmiera ir UEFA konferences līgā pārstāvēs Latviju nākamā sezona Eiropā, kamēr Liepājai vēl viens gads bez Eirokausiem. Ļoti smagā, ļoti saspringtā, 2 sarkanās kartītes, 11 metru sodu stiens nerealizēts Jelgavai, vēl viens nepiešķirts galotnē, bet visu izšķira viens pats vārtu gums Leo Gaušo izpildījumā. Bet jebkurā gadījumā titula cīņa līdz pēdējai kārtai, un Eirokausu cīņa gan ir apstājusies. Auda ar Valmieru dalīs 3. un 4. vietu pēdējā kārtā. Apsveicam Valmieras līdzjūtējus. Jelgavā vēl varēs šogad atgriezties uz UEFA telpu futbola čempionu līgu. Barcelona brauks ciemos. Bet brazīlieši var uz Rio de Janeiro jau pirkt biļetes un priecīgāki. Viņam ar ļoti pozitīvām emocijām šī sezona ir galā. Vēl priekšā tikai mačs par 3.